Šajā video es tev parādīšu, kā savienot aikordu aplī. Pieņemsim, ka tu sadījusi aplī, piedurkni vai džempera apakšmalu, un tu esi pabeigusi savu noraukumu aikordā, un tev palikuši 3 valdziņu. Tas ir 3 valdziņu aikords. Un tagad tev ir jāsavieno beigas ar sākumu. Un kā tu redzi, te ir 3 bizītes. Viena bizīte, otra bizīte un trešā šeit aizlokās uz iekšpusi. Un viņas ir jāsavieno savā starpā precīzi tā, kā viņas guļ. Iekšējā ar iekšējo, tad nākamā ar otro un trešā ar trešo. Tu nogriez kaut kādu dzīves gabaliņu, lai viņas var sašūt. Paņem lāpām adatu un sāc šūšanu. Tavs pirmais solis, tā kā diegs nāk no šejienes, no aizmugures, tev viņš ir jāiever pirmajā valdziņā no apakšas uz augšu. Šādi. Iever iekšā. Tas tavs pirmais solis. Tad tu vari šo valdziņu noslidināt nost. Tavs uzdevums būs tagad savienot šo cilpiņu ar pretējās puses bizītes pēdējo cilpiņu. Tu viņus savieto šādi, atrod, kur tev ir pēdējā bizīte un paliec adatu zem abām kājiņām apakšā. Šeit. Izvelc cauri. Un tagad tu atgriezies atkal sākumā un sameklē, kur ir tava cilpiņa pretējā pusē un ieliec viņā adatu no augšas. Turpat, kur tu iznāci ārā, tu liec atpakaļ. Šādi. Un velc kopā. Un tu esi izveidojis jaunu cilpiņu, savienojot cilpiņu rindas beigās un cilpiņu rindas sākumā. Šeit ir jauna cilpiņa izveidojusies. Tāpat dari nākamo valdziņu. No apakšas iedur, nocel, pievelc, atrodi otro bizīti nāk pretējā pusē un ieliec adatu zem abām kājiņām. Izvelc cauri un ieliec adatu atpakaļ tajā bizītē, no kuras tu tikko iznāci ārā. Šeit. Šādi. Un reku tu esi savienojis arī otro bizīti. Nemanām. Un tagad to pašu dari ar trešo. Iedur adatu no apakšas. Nocel valdziņu, mazliet pievelc un atrodi, kur ir trešā bizīte. Šeit atkal atrodi pēdējās 2 bizītes kājiņas, paliec adatu atpakšā, izvelc cauri un šeit ej atpakaļ tajā pašā vietā no augšas, kur tu iznāci ārā. Šādi te. Lūk, šādā veidā tu esi pilnīgi nemanāmi savienojusi aikordu, viena bizīte, otra bizīte un trešā. Un vari ievilkt dzīves galu kaut kur aizmugurē un pabeigt savu adījumu.